Neapšaubām vislabākais veids, kā parādīt to, kas jauns noticis tehnikas pasaulē, ir doties uz turieni, kur visi tehnikas jaunumi sanāk vienkopus. Next mēroja 830 km ceļu līdz Berlīnai, lai paviesotos IFA 2010. Gada izstādē. Neapšaubām šī gada galvenais jaunums ir 3 dimensijas. 3 dimensijas video, 3 dimensijas kino un arī mājas kino. Šoreiz par Panasonic mājas lietotājiem paredzēto kameru, kur spēj uzņemt telpisku video. Tā ir Panasonic HDC SDT 750. Ja tā pastamies, ar ko ta šī kamera tik ļoti īpaša? Šķiet, videokamera kā videokamera, tikai tas objektīvs tāds nesaprotams un liels. Tā arī ir. Kā zināms, lai redzētu telpiski, ir nepieciešami 2 acis, un kamera nav nekāds izņēmums. Šai kamerai telpisko redzi piešķir tās īpašais objektīvs, kuram patiesībā ir 2 acis, 2 objektīvi vienā, un piemērots programmatūra un procesors, kas spēj šo attēlu apstrādāt. Vēl vairāk, patiesībā tas pat nav objektīvs, tā ir tikai uzlika objektīvam. Ko līdz to noņemam? SDT 750 pārvēršas par ļoti modernu, ļoti labu, taču parastu 2 dimensiju video kameru, kurai piemīt viss tas, ko mēs esam tā iemīļojuši Panasonic video kamerās. Proti gaisma, kad tā objektīvi iekļūst kamerās, ar prizmas padalīdzību tiek sadalīta 3 pamatkrāsās. Katra no kameras 3 gaismjūtīgām matricām uzsver vienu no tām. Rezultātā iegūstam apskaužam precīzu krāsatveidu un baltākas krāsas balansu, pat apstākļos, kad gaismas īstenībā ir par maz, lai filmētu. Un tomēr tas, kas padara šo kameru tik īpašu, protams, tas ir 3D. Kameras aptuvenā cena 1000 latu. Bet, kā smējies, ja patīk vizināties, vēl ceļi ragaviņas. Nākošajā Next LV video reportāžā no IFA Next meklē alternatīvu Apple iPadam. Kā sanāca? Skatieties! Un tagad mazam pārsteigumam un garstāvokļu uzlabošanai. Next un Next LV lasītājiem sveicienus sūta cilvēks, kurš praksē pierādījis, ka arī 29 zirgu spēki ir pietiekami liela jauda, lai tiktu pat vis tālākos zemes nostūros. Ralfs Bekers. Uzmanību, uzmanību! Achtung, Achtung! Meine Damen und Herren, ich grüße von der IFA Berlin.